Otrā nodaļa. Mātes nāve un mistiskais amulets. Manas mātes vislielākā vēlme bija mana vecākā brāļa laulības. Ak, kad es skatīšu Anantas sievas seju, es atradīšu debesis uz šīs zemes. Es bieži dzirdēju māti izsakām šajos vārdos indietes spēcīgās jūtas, kas raksturīgas attiecībā uz ģimenes turpināšanos. Man bija apmēram 11 gadu, kad notika Anantas sadarināšanās. Māte bija Kalkutā, prieka pārņemta uzraudzīja kāzu sagatavošanās darbus. Mēs ar tēvu vieni paši palikām mūsu mājās Barelī, Indijas ziemeļos, uz kurien tēvs bija nosūtīts pēc 2 Lahorā nostrādātajiem gadiem. Man jau agrāk bija iespēja būt par liecinieku manu 2 vecāko māsu, Romas un Umas, krāšņajiem kāzu rituāliem, bet Anantas, kā vecākā dēla kāzu plāni bija patiešām rūpīgi izstrādāti. Māte bija ielūgusi daudzus radiniekus, kuri katru dienu ieradās Kalkutā no saviem attālajām dzīvesvietām. Viņa tos ērti izmitināja lielajā jauniegūtajā namā Amhersta ielā 50. Viss bija sagatavots, gardi ēdieni banketam, krāšņas tronis brāļu nešanai uz līgavas mājām, krāsaini lampiņu virtenes, milzīgi kartona ziloņi un kamieļi, angļu, skotu un indiešu orķestri, profesionāli izklaides mākslinieki, priesteri seno rituālu veikšanai. Mēs ar tēvu bijām svinīgi pacelāti un plānojām pievienoties ģimenei, lai piedalītos ceremonijā. Tomēr neilgi pirms lielās dienas mani piemeklēja draudoša vīzija. Tas notika Barelijā pusnakti. Es gulēju tēvam blakus mūsu bungalo verandā, kad mani pamodināja dīvaina moskiju tīkla plandīšanās virs gultas. Plānie aizskari pašķīrās, un es ieraudzīju savas mīļotās mātes veidolu. Pamodini savu tēvu. Viņas balss skanēja kā čuksti. Dodieties uz pirmo vilcienu 4:00 no rīta. Steidzieties uz Kalkutu, ja jūs gribat mani vēl redzēt. Viņa pazuda. Tēvs, māte mirst. Šausmas manā balsī viņu acu mirklī pamodināja. Es šņukstot izklāstīju fatālo vēsti. Nepievērs uzmanību šīm savām halucinācijām. Tēvs izrādīja viņam raksturīgo jaunās situācijas noliegumu. Tava māte ir pie lieliskas veselības. Ja mēs saņemsim kādas sliktas ziņas, mēs tur dosimies rīt. Tu nekad nepiedosi sev, ja nedosies tulīt. Sāpēs es rūgti piebildu, tāpat kā es tev to nekad nepiedošu. Skumjš rīts pienāca ar tiešu ziņu. Māte ir bīstami slima, laulības atliktas, brauciet nekavējoties. Mēs ar tēvu devāmies ceļā ļoti noraizējušies. Pa ceļam, kad stacijā pārsēdāmies, mūs sagaidīja viens no mūsu tēvočiem. Vilciens tuvojās mums pretī dārdēdams, acīm redzot kļūstot arvien lielāks un lielāks. Iekšējā satraukuma pārņemtam, man pēkšņi radās apņēmība mesties uz dzelzceļa sliedēm. Es jau jūtu, ka man mātes pietrūkst, es nevarēju izturēt šo pasauli, kur pēkšņi bija kļūst tik tukša. Es mīlēju māti kā savu visdārgāko draugu uz pasaules. Viņas mierinošās melnās acis bija mans patvērums niecīgajās bērnības traģēdijās. Vai viņa vēl ir dzīva? Es apstājos, lai uzdotu savam tēvocim vienu pēdējo jautājumu. Viņš acu mirklī pamanīja izmisumu manā sejā. Protams, viņa ir dzīva. Bet es nespēju viņam noticēt. Kad sasniedzām mūsu mājas Kalkutā, mēs sastapāmies aci pret aci ar satriecošo nāves noslēpumu. Es sabruku gandrīz bez dzīvības. Bija jāpaiet gadiem, līdz manu sirdi piepildīja samierināšanās. Mani vaidi lauzās pašos debesu vārtos. Un beidzot dievišķā māte mani sadzirdēja. Viņas vārdi visbeidzot sniedza pilnīgu dziedināšanu manām asiņojušajām brūcēm. Tā esmu es, kas sargā tevi dzīvi pēc dzīves, ar daudzu māšu maigumu. Ieraugi manā skatienā tās 2 melnās, zaudētās acis, kuras tu visvairāk meklē. Mēs ar tēvu atgriezāmies Barelī, drīz pēc mūsu mīļotās mātes kremēšanas rituāliem. Katru dienu agri no rīta es devos skumjā piemiņas svētceļojumā uz lielu šiolī koku, kas noēnoja līdzeno zaļi zeltīto zālienu mūsu bungalo priekšā.
Liriski noskaņojumi brīžos man šķita, ka baltie šiolī ziedi dedzīgā pielūgsmē kaisa sevi pār zālēno altāri. Saulēktā, sajaucoties asarām ar rasu, es bieži redzēju savādas, citas pasaules gaismas parādīšanos. Mani pārņēma intensīvi ilgu uzplūdu pēc Dieva. Es jūtu spēcīgu aicinājumu doties uz Himalajiem. Viens no maniem brālēniem tikko atgriezies no ceļojuma svētajos kalnos, apciemoja mūsu Barēlī. Es aizgrābtībā klausījos viņa stāstus par augsto kalnu, kur mājoja jogi un svamī. Bēgam prom uz Himalajiem. Tāds kādu dienu bija mans priekšlikums Dvarakam Prasadam, mūsu Barēlī namsaimnieka jaunākajam dēlam. Taču tas nesasniedz atsaucīgas ausis. Viņš atklāja šo plānu manam vecākajam brālim, kurš tikko bija ieradies, lai apciemotu tēvu. Tā vietā, lai vienkārši pasmietos par šo nepraktisko maza zēna plānu, Ananta tīšām izzoboja mani. Kur ir tavs oranžais tērps? Tu nevari bez tā būt par svamī. Taču viņa vārdi mani neizskaidrojumā veidā saviļņoja. Tie man uzbūra skaidru ainu par sevi kā mūku, kas klejo apkārt pa Indiju. Iespējams, tie atmodināja atmiņas par iepriekšējo dzīvi. Jebkurā gadījumā es skaidri sapratu, ar kādu dabisku vieglumu es varētu valkāt senatnē nodibinātā klostera ordeņa apģērbu. Kādu rītu, terzējot ar Dvarku, es sajūtu ar lavīnai līdzīgu spēku nolaižamies pār mani mīlestību uz Dievu. Mans biedrs tikai daļai klausījās šajā manā daļrunībā, bet es no sirds klausījos pats sevī. Tajā pēcpusdienā es aizbēgu uz Neinintala pusi Himalaju pakājē. Ananta apņēmības pilni dzinās man pakaļ. Diemžēl es biju spiests atgriezties atpakaļ Barēlī. Vienīgais svētceļojums, kas man tika atļauts, bija tas pats ierastais rītausmā uz šiolī koku. Mana sirds raudāja par manām abām zaudētajām mātēm, par vienu cilvēcisko, otru dievišķo. Mātes zaudējums bija neaizvietojams. Tas atstāja neaizpildāmu tukšumu ģimenē. Tēvs savu gandrīz 40 atlikušo dzīves gadu laikā vairs neaprecējās no jauna. Uzņemoties grūto tēva un mātes lomu saviem mazajiem bērniem, viņš kļuva ievērojami maigāks, vairāk pieejams. Ar mieru un izpratu viņš atrisināja dažādas ģimenes problēmas. Pēc darba viņš noslēdzās savā istabā kā vientuļnieks savā cellē un patīkamā klusumā praktizēja krija jogu. Ilgi pēc mātes nāves es mēģināju noalgot angļu kopēju, kas palīdzētu viņam tikt galā ar visu, kas varētu padarīt man tēvu dzīvi ērtāku, bet tēvs norēdoši pakratīja galvu. Kalpošana man beidzās ar tavu māti. Viņa acis raudzījās tālumā, piepildīts ar mīlestību mūža garumā. Es nepieņemšu kalpošanu ne no vienas citas sievietes. 14 mēnešus pēc mātes aiziešanas es uzzināju, ka viņa man bija atstājusi svarīgu ziņu. Ananta bija klāta pie viņas nāves gultas un bija pierakstījis viņas vārdus. Neskatoties uz to, ka viņa bija lūgusi, lai to atklāja man pēc gada, mans brālis bija to novilcinājis. Viņš gatavojās drīz atstāt Barēli un doties uz Kalkutu, lai apprecētu meiteni, kuru māte bija viņam izvēlējusies. Kādu vakaru viņš pasauca mani pie sevis. Mukunda, līdz šim es negribēju tev teikt šo savādo vēsti. Anantas balsī izskanēja samierināšanās. Man bija bailes uzkurināt tavu vēlmi atstāt mājas, bet tā vai citādi, to es pārpilns ar dievišķu deksmi. Kad es nesen notvēru tevi pa ceļam uz Himalajiem, es nonācu pie noteiktas apņēmības. Es nedrīkstu ilgāk atlikt savu svinīgā solījuma izpildi. Brālis man pasniedz nelielu kārbiņu un nodeva man mātes vēstījumu. Lai šie vārdi ir mana pēdējā svētība, mans mīļais dēls Mukunda, māte bija teikusi. Tā stunda ir klāta, kad man jāpastāst vairāki neparasti notikumi, kas notika pēc tavas dzimšanas. Es pirmo reizi uzzināju tev nolemto ceļu, kad tu biji vēl tikai mazs bērns, kur es nēsāju uz savām rokām. Es aiznesu tevi uz sava guru mājām Varanasī. Gandrīz nepamanām aiz mācekļu drūzmas es tikko spēju saskatīt Lahirī Mahasaju, kad viņš sēdēja dziļā meditācijā. Glāstīdama tevi, es lūdzu Dievu, lai dižais guru tevi pamana un dāvā savu svētību. Manas klusās pielūgsmes pilnās lūkšanas pieņēmās spēkā, līdz viņš atvēra acis un pamāja man tuvoties. Apkārtējie pašķīra man ceļu, un es noliecos pie svētajām pēdām. Lahirī Mahasāja apsēdināja tevi savā klēpī, uzlika rokas tavs pieres, tādā veidā garīgi kristījot tevi. Māmiņa, tavs dēls būs joks,
kā garīgs virzītājs spēks, viņš vedīs daudz dvēseles uz Dieva valstību. Man sirds priekā salēcās, kad vizinošais guru bija atbildējis manai slepenai lūkšanai. Neilgi pirms tavas dzimšanas viņš man teica, ka tu sekos viņa pēdās. Vēlāk mans dēls, es un tava māsa Roma bijām liecinieci tavai lielās gaismas vīzijai, kad no blakus istabas mēs tevi novērojām nekustīgi guļam gultā. Tava mazā sēņa bija izgaismota, tavā balsī atskanēja dzelžēna apņemšanās, kad tu runāji par došanos uz Himalajiem dievišķā meklējumos. Šādā veidā, mans dārgais dēls, es uzzināju, ka tavs ceļš ved tālu projām no pasaulīgajiem mērķiem. Viens īpašs notikums manā dzīvē, kas sniedza apstiprinājumu tam, notikums, kas šobrīd liek man atstāt šo pirmsnāves ziņu. Un te parādīšu bildes. Jogananda ar viņa brāli. Šeit te. Un te Joganandas māsas. Un apakšā. Joganandas vecākā māsa Uma. Tā bija saruna ar gudro Pendžabā. Kamēr mūsu ģimene dzīvoja Lahorā, kādu rītu manā istabā ienāca kalpotājs. Kundze, ir ieradies dīvains sādhū. Viņš uzstāja, ka vēlas redzēt Mukundas māti. Šie vienkāršie vārdi aizskāra manī kādu dziļu stīgu, un es nekavējoties devos sasveicināties ar apmeklētāju. Noliecoties pie viņa pēdām, es sajūtu, ka manā priekšā bija patiesi dievišķs cilvēks. Māte, viņš teica, dižie skolotāji vēlas, lai tu zinātu, ka tava uzturēšanās uz zemes nebūs ilga. Tava nākamā slimība izrādīsies pēdējā. Iestājās klusums. Es nejūtos satraukta, izjūtu tikai milzīgu miera vibrāciju. Beidzot, viņš atkal mani uzrunāja. Tu glabāsi kādu sudraba amuletu. Es nedošu to tev šodien, lai pierādītu savu vārdu patiesību. Talismans materializēsies tavās rokās rīt, kad tu meditēsi. Uz tavas nāves gultas tev jāuzdod savam vecākajam dēlam Anantam glabāt amuletu 1 gadu, un pēc tam to nodot tavam otrajam dēlam, Mukunda. Mukunda no diženajiem uzzinās, ko nozīmē šis talismans. Viņam vajadzētu to saņemt ap laiku, kad viņš ir gatavs atteikties no visa, ko sniedz pasauli, lai sāktu savu dzīves ceļu Dieva meklējumos. Kad viņš būs glabājis amuletu vairākus gadus, un kad tas būs izpildījis savu uzdevumu, tas pazudīs. Pat ja tas tiek glabāts visslepenākajā vietā, tam jāatgriežas tur, no kurienes tas nāk. Es svētajiem sniedzu dāvanas un ar lielu pietāti paklanījos viņa priekšā. Nepaņemot ziedojumu, viņš aizgāja ar svētību. Nākamajā vakarā, kad es sēdēju meditācijā, ar saliktām rokām sudraba amulets materializējās starp manām plaukstām, kā sadhu bija solījis. Tas lika sevi manīt ar augstu gludu pieskārienu. Es to rūpīgi sargāju jau vairāk nekā 2 gadus, un tagad atstāju to Anandas glabāšanā. Neskumsti pēc manis, jo es, mana dižā guru vadīta, dodos bezgalības rokās. Ar Dievu mans bērns, kosmiskā māte, sargās tevi. Līdz ar amuletu nonākšanu manā īpašumā, apgaismība nolaidās pār mani, atmodinot daudzas dusošas atmiņas. Talismans apaļš un senatnīgs savdabīgs bija pārklāts ar sanskrita rakstu zīmēm. Es sapratu, ka tas nāca no skolotājiem iepriekšējās dzīvēs, kuri nemanājami vadīja manas gaitas. Tam, protams, bija lielāka nozīme, taču ne visi spēja pilnībā atklāt amuletu būtību. Par to, kā talismans beidzot pazuda apstākļos, kad manā dzīvē risinājās dziļi nelaimīgi notikumi, un kā tās zaudējums bija vēstnesis mana guru sastapšanai, būs stāstīts citā nodaļā. Bet mazais zēns, kuram izjauca viņa mēģinājumu sasniegt Himalajus, katru dienu devās tālu prom uz sava amuleta spārniem. Nodaļas beigas. Rana, rana.